Gada gaišākie svētki vairs nav aiz kalniem. Jau nākamnedēļ tiks atzīmēta pirmā adventa. Lai viss būtu kā nākas, vakar jau tika noskatīta lielā pilsētas egle. To izvēlēties palīdzēja arī novada viesis no Gruzijas. 8 metrus gara, kupla un dižena. Šādu egli ceturtdien, 20. novembrī, noskatīja Talsu novada domas pārstāvi. Šogad pirmā adventa tiks atzīmēta jau 30. novembrī, taču lielās pilsētas egles iedegšana jau paredzēta 29. novembra vakarā. Tādēļ tuvāko dienu laikā egle jau tiks nogādāta savā goda vietā. Kā jau iepriekšējos gadus, arī šī gadā sadarbībā ar Ziemeļkurzemes virsmežniecību un novada pašvaldības vadību tiek braukt skatīt šī egle, kas tiks novietot Talsos pie Tautsnama. Un šīs egles izskatu tad arī izvēlas novada vadību. Kad un kā tiks transportēta šī egle uz pilsētu? Jā, tas nav vienkārši process. Tieši tam ir vajadzīga diezgan liela tehnika, gan autoceltnis, gan ar ko viņu aizvest. Un arī sarežģījumi ir tie, kad pilsētas pie Tautsnama būs jānorobežo ielas, lai viņi varētu arī izcelt un nolikt tur, kur viņai jābūt. Un to mēs plānojam tuvākajās dienās darīt. Kā svētku vēstnese pilsētas egle tiks rotāta, tas vēl ir noslēpums, taču egles pārvešana plānota jau šajā nedēļas nogalē. Mums ir rotājumi no iepriekšējiem gadiem, kas ir saglabājušies. Tos mēs izmantosim, skatīsimies, kādi jauni rotājumi ir jāiegādājās. Un šis darbs ir procesā kopā ar mākslinieces kundzi Andru Rauziņu un cerams, ka mums arī šogad izdosies skaista egle. Svētku egli novada vadībai palīdzēja izvēlēties arī novada pašvaldības jaunās sadarbības partneris no Gruzijas Tel-Aviv pilsētas. Kā mums atklāja Gruzijas pārstāvs, arī pie viņiem ir tradīcija iet uz mežu pēc eglītes, uzstādot to pilsētas centrā, lai visas ģimenes kopā var pie tās pulcēties un sagaidīt jauno gadu. Mēs tā runājām un jokojām. Reiz mežā dzima eglīte, un mežā auga tā ļoti skaista. Un domāju, ka tie cilvēki, kas skatīsies uz šo egli, domās labas domas, un viņu vēlmes piepildīsies. Vai jūs šeit arī atradāt sev eglīti, kur vest līdzi? Grūti būs, bet pamēģināsim. Nesen tika parakstīts sadraudzības līgums starp Talsiem un Tel-Aviv pilsētu Gruzijā, lai abas pilsētas kopīgi veidotu pasākumus, attīstītu dažādus projektus kultūras, sporta un biznesa jomās. Gruzijas pārstāvis Talsos viesojās 5 dienas. To dienu laikā apmeklēja arī svētku lielkoncertu, ieaud savu stāstu, kas uz ārzemju draugu atstāja lielu pozitīvu iespaidu. Pirmkārt, es vēlos pateikt, ka man ir liels gods piedalīties jūsu valsts svētku svinībās. Tas dod cilvēkiem brīvību un spārnas. Koncerta dalībnieki ļoti labi uzstājās. Mēs ar draugiem skatījāmies un bijām ļoti aizkustināti. Un domāju, ka šo koncertu es atcerēšos visu dzīvi. Ar ārzemju viesi tikās un svētku egles meklējumos devās arī Kristīna Freimana, Ģirca Grenevits, Talsu televīzija.